Šalom un laipni lūdzam atpakaļ Izrēlā kopā ar Alīni. Šodien mēs esam skaistajā Cēzarejas Maritīmas pilsētā, vienā no visskaistākajām vietām visā Izraēlas zemē. Bet šeit dzīvoja daži no briesmīgākajiem vīriešiem Bībeles vēsturē. Mēs kopā iepazīsim Heroda lielā pili, redzēsim, kur dzīvoja Poncijs Pilāts, un ieiesim nesen atklātajā Pāvila cietumā, lai uzzinātu, ko viņš darīja šīs pilsētas pazemē. Un lai šodien dotos šajā skaistajā un briesmīgajā piedzīvojumā, mums ir īpašs viesis. Tāpēc visi sakiet šalom, mans tēvs Jorge. Paldies, Alīna! Šalom, draugi! Liels prieks atkal būt kopā ar tevi! Tātad, ja jūs esat gatavi, sāksim! Cēzareja Maritīma. Tā tika uzcelta pirms vairāk nekā 2000 gadu, nedaudz vairāk nekā pirms 2000 gadu, karalis Herods Lielais. Tieši tā, lielais ir mazliet dīvains vārds, ko dot tik asiņainam cilvēkam. Heroda vēsturi raksturo slaktiņi, gan pret citiem, gan pret viņa paša ģimeni. Mēs atceramies Bībeles stāstu, kad Jēzus piedzimis Betlēmē un Herods pavēla nogalināt visus zēnus tajā apgabalā. Taču ir arī pārbaudīti stāsti par Herodu, ka viņš nogalināja daļu savas ģimenes. Viņš nogalināja 2 savus dēlus, savu sievu un pēc tam arī savu sievas māti. Tas nozīmē, ka viņš bija patiešām briesmīgs un asiņains cilvēks. Un tieši viņš dibināja šo skaisto pilsētu. Un Herods uzceļ šo vietu kā pagānu pilsētu, ar mērķi izveidot Cēzareju, būt par elku pielūgsmes centru Izraēlas zemē. Un mēs to varam ļoti skaidri redzēt, pateicoties šīs pilsētas arheoloģijai. Herods piepilda visu pilsētu ar statujām, ar pielūgsmes attēliem. Un, piemēram, paskatieties uz šīs kājas izmēru. Un tā mēs varam tikai iedomāties, kāds bija sākotnējais statujas lielums. Un ne tikai statuja, viņš šeit uzceļ arī pagāna tempļus. Galvenais pagāna templis Cēzarejā bija veltīts dievietei Romai un Augustam. Un visa dzīve Cēzarejā, visa ikdiena grozījās ap romiešu dzīvi un pagānismu. Ne tikai burtiskā elku pielūgšanā, bet arī Herods šeit uzceļ teātrus ar pagānu izrādēm, vietas ratu sacīkstēm. Šeit notika arī gladiatoru cīņas. Pirtis, cilvēki pilnīgi kaili. Un tagad es vēlos jūs aizvest iepazīt pašu Heroda centra Cēzarejā, viņa pili. Un šeit pie vidusjūras krasta ķēniņš Herods uzceļ savu pili. Atputī. Jā, galvenā pils, kurā ķēniņš Herods patiešām dzīvoja, atradās galvaspilsētā Jeruzalemē. Tomēr viņš uzceļ vēl vienu pili šeit. Turklāt mums ir rakstiski pieraksti, ka šī bija Heroda iecienītākā dzīves vieta. Tāpat kā mūsdienās dažiem cilvēkiem ir māja pie jūras, tajos laikos ķēniņam Herodam šeit pie jūras bija milzīga vairākstāvu pils, un tajā mēs tagad ieiesim. Nu, draugi, skatieties, cik acīm redzam vietu Herods izvēlējās savai pilī. Brīnišķīgu vietu. Un paskatieties, no pils bija šis baseins un vidū sala ar pagānu statuju. Un paskatieties arī uz šiem saglabātajiem mozaīkas fragmentiem. Un tie bija ļoti grezni savā laikā.
Un šai personīgajai pilī bija 2 stāvi. Tas, ko mēs redzam, ir vienkārši apakšējā stāva paliekas, kas ir saglabājušās. Bet tajā bija viss tā laika greznums. Tomēr kaut kas notiek. Dažus gadus pēc karaļa Heroda nāves Jūdeju sāk pārvaldīt romiešu pagāni. Un tad romiešu pagāns, kur tavuprāt viņš vēlēsies valdīt? Jā, tas notika 6. gadā pēc Kristus, iedomājies, cik sen tas bija. Romieši pārcēla galvaspilsētu no Jeruzālēmas uz šejien, uz Cēzareju. Tieši tā, tiem, kas nezina, Cēzarei gadsimtiem ilgi bija Jūdejas galvaspilsēta un vēlāk arī visas Izraēlas galvaspilsēta. Un šī pils īpaši kļūst ne tikai par vēl vienu karaļu vasaras rezidenci, bet gan par valdības mītni. Un šeit dzīvoja arī vēl viens briesmīgs cilvēks, un to es vēlos jums parādīt. Iesim tālāk. Iesim tālāk. Viens no šeit dzīvojušajiem romiešu gubernatoriem saucās Poncijs Pilāts, un mēs viņu ļoti labi pazīstam arī pateicoties Bībelei, jo viņš bija tas cilvēks, kurš tiesāja un notiesāja Jēzu uz nāvi ar krustā sišanu. Poncijs Pilāts burtiski dzīvoja šajā pilī, šajā vietā, pa kuru mēs tagad ejam. Un arheoloģija to mums pierāda, jo šīs vietas izrakumos šeit Cēzarejā tika atrasts šis akmens. Oriģināls ir tik svarīgs, ka tas tiek glabāts Izraēlas muzejā. Bet šeit mēs varam redzēt atrastā akmens kopiju. Un šeit ir uzrakstīts sekojošais. Tiberium, Poncijs Pilāts, Judejas prefekts. Tas nozīmē, Tiberiju uzcēla Poncijs Pilāts. Prefekts, tas ir Judejas gubernators. Un tieši to mēs arī zinām no Bībeles. Poncijs Pilāts dzīvoja šeit, un viņš bija visas šīs Judejas reģiona gubernators. Un šeit ir teikts, ka viņš uzcēla Tiberiju. Kas ir Tiberijs? Mums nav ne jausmas. Pēc nosaukuma mēs saprotam, ka tā bija kāda būve šeit Cēzarejā par godu Tiberijam, kurš tolaik bija Romas Cēzars, bet pašu būvi mēs nezinām, kas tā bija. Un tas, kas patiešām ir svarīgi, ir tas, ka šajā pilī, pa kuru mēs tagad staigājam, kādu laiku dzīvoja briesmīgais karalis Herods Lielais un arī briesmīgais Poncijs Pilāts. Bet ne tikai briesmīgi cilvēki ir gājuši cauri šai pilī. Šeit bija arī Pāvils, bet viņa stāsts šajā vietā patiesībā sākas pavisam tālu no šejienes. Kad Pāvils bija savos misijas ceļojumos, vairākus gadus viņš ceļoja no tautas uz tautu, no pilsētas uz pilsētu, sludinot evaņģēliju. Tomēr pēc dažiem gadiem viņš sajūt, ka viņam vajadzētu doties uz Jeruzalemi. Bet viņš zināja, ka dodoties turp viņu vajās. Bet neskatoties uz to, ka viņš to zināja, viņš tomēr dodas ceļojumā uz Jeruzalemi. Un pēc vardarbīga nemiera templī viņu arestēja romieši. Romieši patiesībā arestē Pāvilu, vismaz sākumā, lai viņam palīdzētu, jo viņi zināja, ka viņš ir Romas pilsonis. Un Pāvils tika arestēts un aizvests uz Antoņijas cietoksni, kas ir tieši tā pati vieta, kur Jēzus tika tiesāts un notiesāts pie Poncija Pilāta. Bet Pāvila apcietināšana nebija viņa problēmu beigas, bet gan tikai sākums. Jo tajā brīdī 40 vīru grupa apvienojās, lai plānotu Pāvila nāvi. Un tāpēc romieši pārveda Pāvilu uz Cēzareju,
nakts aizsegā, pavadot viņu 470 karavīru. Un no rīta viņi ierodās Cēzarejā, un Pāvils tiek atvests uz valdības mītni, kas atradās kur? Tieši šeit pilī, kā jau minējām. Bet vēl precīzāk, viņš tiek aizvests uz šo telpu, ko sauc par pretoriju, tiesas zāli. Un tā ir tikšanās vieta starp Pāvilu un toreizējo romiešu pārvaldnieku Fēliksu. Un Fēliksa lēmums bija paturēt Pāvilu apcietinājumā. Un Bībelē rakstīts, ka Fēliks pavēla viņa turēt apcietinājumā Heroda pretorijā. Un tieši šis ir pretorijs. Un mēs zinām, ka to uzcēla ķēniņš Herods Lielais dažas desmitgades iepriekš. Bet kur tieši Pāvils tika turēts apcietinājumā? Daudzus gadus neviens to nezināja. Un es, kā gide jau daudzus gadus šeit Izraēlas zemē, esmu pavadījusi daudz grupu arī šeit Cēzarejā. Un es atceros, ka es teicu grupām, šī ir pretorija vieta. Un es varu jums teikt, ka Pāvila cietums noteikti ir jābūt šeit, tuvumā, kā tas ir aprakstīts Bībelē. Bet mēs precīzi nezinājām, kur tas bija. Mēs tikai zinājām, ka tam jābūt kaut kur tuvumā. Līdz brīdim, kad pavisam nesen jauni arheoloģiskie izrakumi atklāja kaut ko neticamu. Ka tieši šeit apakšā šī pils pagraba līmeņos ir kas cietums. Tātad Pāvila cietums tika atrasts, un tas atbilst tam, kā tas ir aprakstīts Bībelē. Tas nozīmē, ka blakus pretorijam Pāvils tika ieslodzīts. Un tagad mēs ieiesim un iepazīsim Pāvila cietumu. Es vēlos, lai jūs paskatītos šeit, aizmugurē, uz visu šo teritoriju, kur atrodas kolonnas. Šī ir pils, valdības mītne, arī turpat blakus ir tā vieta, kur mēs bijām, tas ir pretorijas. Un šeit, tieši tepat mums līdzās, ir kāpļas, kas ved lejā uz tuneļa sākumu, un šis tunelis iet zem pils. Tieši tā, un tas ved līdz cietumam, Pāvila cietumam. Alin, zini, kamēr tu runā, es domāju, cik reizes es jau esmu bijis šeit Cēzarejā pie jūrā, vai ne? Un tās ir neskaitāms reizes, dažas no tām pavisam nesen. Bet mani vienmēr pārsteidz, ka arheoloģiskie izrakumi mums pastāvīgi sniedz jaunu informāciju un jaunus apstiprinājumus, kā šis, ko mēs tūlīt apmeklēsim. Proti, tu arī atceries šo vietu. Bez izrakumiem, vai ne? Tieši tā, mēs sekojām līdzi, mēs atnācām šeit pirms daudziem gadiem, kad teicām, mēs zinām, ka tas ir šajā apgabalā, bet mēs nezinām tieši kur. Pēc tam mēs redzējām, ka notiek izrakumi. Bet, kad izrakumi notika, viņi nestāstīja, kas tas ir. Un tagad patiešām pavisam nesen šī vieta tika oficiāli atklāta un atvērta sabiedrībai. Un tāpēc mēs varēsim jums to parādīt šādā veidā. Labi, iesim! Iesim, draugi! Šī teritorija ļoti interesanta, jo, kad tā tika uzcelta, pēc šīm drupām var spriest, ka šeit, paskatieties uz šo ģipsi, tas bija kā cisterne, tikai vēlāk tas tika pārvērsts par lielu cietumu. Šī vieta varēja uzņemt 10 ieslodzīto. Tas bija daudz lielāks nekā tas, ko mēs redzam šeit, jo sākotnējā cietuma forma bija kā burts T. Šī pirmā spārna ir tā, kur mēs atrodamies tagad, un šeit bija sašaurinājums.
Jūs varat redzēt, ka šī daļa ir šaurāka, un no šejienes izgāja vēl 2 spārni, pa vienam katrā pusē. Tomēr šī teritorija šeit vēl nav izrakta. Nāciet tuvāk. Jūs varat redzēt, ka šeit burtiski viss ir pilns ar zemi. Tātad nākotnē, ja Dievs dos, arī arheologi nāks un noņems šo barjeru, ko viņi ir uzlikuši. Tā ir pagaidu un turpinās izrakumus. Un atklās šīs vietas sarežģītību, atklās šīs vietas pilno apjomu. Bet mēs tagad bez šaubām atrodamies Pāvila cietumā. Un viņš palika šeit, ne vairāk, ne mazāk. Kā 2 gadus, un mums ir arī ieraksti par citiem cilvēkiem, kuri šeit tika ieslodzīti. Tāpat arī kādas ieslodzītas kristietes uzraksts, kurā ir rakstīts: Kungs Jēzu, palīdzi Prokopijai. Tas bija viņas vārds. Šis ir interesants cietums, jo tas bija paredzēts tikai īslaicīgai turēšanai, Alina, vai ne? Šeit augšā notika tiesa, un cilvēki tika turēti ieslodzījumā uz kādu laiku līdz tiesai. Un atbilstoši spriedumam tiesā viņi varēja tikt notiesāti. Uz nāvi, uz ilgstošu ieslodzījumu citā vietā, vai tiktu atbrīvots. Šis bija iespējas spektrs, kāds tas ir arī šodien. Tieši tā, šīs cietuma ideja nav tāda, lai cilvēki šeit izciestu vairāku gadu sodu, kā tas bija Pāvilam, jo mēs atrodamies blakus valdības kompleksam. Viņi nelēlējās, lai gubernatora tiešā tuvumā būtu milzīgs daudzums ieslodzīto. Bija daudz praktiskāk atvest cilvēku, viņu tiesāt un pēc tam nogādāt uz vietu, kur viņam bija jādodās tālāk, atkarībā no tiesas sprieduma rezultāta. Visu laiku šajā vietā ienāca un izgāja ieslodzītie. Un gan karavīri, gan ieslodzītie 2 gadus redzēja Pāvilu šeit. Varbūt viņiem tas varēja šķist, ka Pāvils vienkārši tika aizmirsts šeit. Bet tas, ko Pāvils gan zināja, bija tas, ka viss notiks saskaņā ar Dieva plānu. Un Pāvils tika vairāk kārt arestēts savas ceļojuma laikā. Filipos, Jeruzalemē, Cēzarejā un visbeidzot Romā. Un tieši no cietuma Pāvils raksta daļu savu vēstuļu. Mēs to varam redzēt atspoguļotu arī tajā, ko viņš raksta savās vēstulēs. Es, Pāvils, rakstu šo sveicienu ar savu roku. Atcerieties manas važas, lai žēlastība ir ar jums. Lūdziet arī par mani, lai, kad es runāju, man tiktu dota vēsts, lai es bezbailīgi darītu zināmu evaņģēlija noslēpumu, kura dēļ es esmu sūtnis važās. Es vēl gribu, brāļi, lai jūs zinātu, ka tas, kas ar mani noticis, patiesībā ir veicinājis evaņģēlija izplatīšanos. Tā ka visa pretoriešu sardze un visi pārējie zina, ka es esmu ieslodzīts Kristus dēļ. Un pastāv iespēja, ka daļa no šīm vēstulēm tika rakstītas tieši no šī cietuma. Pirmkārt, mēs zinām, ka viņam bija laiks. Viņš šeit pavadīja 2 gadus ieslodzījumā. Un otrkārt, arī šajā cietumā viņam bija noteiktas brīvības. Un Fēliks pavēlēja simtniekam turēt Pāvilu cietumā, bet dot viņam zināmu brīvību un ļaut viņa draugiem viņu apkalpot. Un tieši šī apmeklētāja varēja viņam atnest nepieciešamos materiālus, lai rakstītu vēstules. Galu galā perdamentu un tinta tajā laikā nebija viegli pieejami, kā tas ir mūsdienās. Tātad apmeklētāji varēja atnest viņam nepieciešamo, lai rakstītu vēstules, un pēc tam arī paņemt šīs vēstules un kalpot par ziņnešiem, nogādājot tās līdz kristiešu kopienām, kurām tās bija domātas. To, ko mēs gan zinām, ir tas, ka lielākā daļa vēstuļu tika uzrakstītas Romā, atrodoties cietumā.
Tomēr pastāv iespēja, ka dažas no šīm vēstulēm tika uzrakstītas tieši šeit mēs atrodamies tagad, Cēzarejas cietumā. Pēc 2 gadiem šajā cietumā Pāvils apelēja pie ķeizara, jo kā Romas pilsonim viņam bija tiesības tikt tiesātam ķeizara priekšā. Un no šejienes viņš dodas ceļā uz Romu. Pāvils tad uzsāk savu pēdējo misijas ceļojumu, bet šoreiz kā ieslodzītais. Un viņš vairs nekad neatgriezās Izraēlas zemē, jo savas dienas beidza, tiekot sodīts ar nāvi Romā. Cēzareja ir galējību pilsēta. No ārpuses mēs redzam skaistumu, bet dziļāk izpētot, mēs redzam arī tās stāstu sarežģītību. Šodien mēs runājam par Pāvila ciešanām šajā pilsētā. Bet mēs varam arī atcerēties, ka dažus gadus iepriekš Cēzarē bija vieta, kur Pēteris kristīja pirmo pagānu sintnieku Kornēliju un atvēra evaņģēlija durvis visām tautām. Un tas ļāva Pāvilam doties misijas ceļojumos, kā arī vēlāk rakstīt vēstules dažādām draudzēm un tautām. Nu, draugi, ceru, ka jums patīk šodienas video. Lūdzu, neaizmirstiet nospiest patīk, lai atbalstītu manu meitu Alīni. Ceru, ka jums patika šodienas video. Tiekamies nākamnedēļ. Paldies, tēti! Nav par